Sveiki, te atkal Edgars. Šodien mēs parunāsim par talantiem, kāpēc viņi vispār ir nepieciešami un kā viņus atrast. Kas vispār ir talants? Talants ir kaut kāds iekšējais spēks, iekšējās zināšanas, iekšējās iemaņas, kuras mēs varam tā kā ārējā pasaulē izpaust. Ja? Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, lai mēs varētu izpausties radoši. Kāpēc vispār nepieciešams atrast tos visus talantus? Ja? Ja mēs nezināsim talants, mēs atkal nezināsim to ceļu, kuru mums iet. Ja mēs nezināsim ceļu, kuru mums iet, mēs nezināsim, kā monetizēt gan sevi, gan savus vēlmes, kā vienkārši sevi varbūt tās realizēt. Ja? Kā atrast tos talantus? Var izlasīt tonām literatūras, skatīties daudz YouTube atkal video, bet tagad es jums iedošu tādu ātru formulu, kur jūs ar baltu papīra lapiņu tagad paņemiet sev, uzzināsiet, kādi ir tavējie vispār talanti. 3, 4, 5, bet viņi noteikti ir, pat ja tev liekas, ka tāda nav. Pirmā daļa vispār uzdevumam. Paņem vismaz baltu lapu, paņem tagad. Pirmā daļa pašam uzdevumam, kas tev nepieciešams. Paņem baltajā lapiņā, uzraksti 50 lietas, kuras tev patīk darīt. Kuras tev tiešām patīk darīt no sirds. Vai nu tās būs ēst, vai nu tas būs pagatavot taviem tuvākajiem kādu pasākumu. Varbūt tās tev patīk adīt kaķīšiem zeķītes, varbūt tās tev patīk rakstīt, varbūt tās tev patīk zīmēt. Vienalga, kas tev sanāk. Varbūt tās tev vienkārši patīk cilvēkus organizēt, vai arī paņem aizdomājies, kas vispār būtu tās 50 lietas. Otrā daļa. Paņem izsvītro no tām 50 lietām nevajadzīgās lietas. Tās būtu nevajadzīgās lietas ir tās lietas, no kurām tu nevari pirmais iegūt kādu finansiālu izdevību, otrais iegūt kādu sociālo izdevību, trešais iegūt kaut kādas kontaktus vai arī vismaz atrasties pūlī. Pirmais, kāpēc nepieciešams naudu iegūt? Naudu iegūt, tas saprotams, ja? Ar kādu no šiem talantiem, kad var kaut kur nopelnīt. Kā cilvēks būs tev gatavs par to samaksāt. Otrais. Ja par sociālajiem ieguvumiem, kādu tu savu sociālo izaugsmi varētu dabūt, vai arī iekšējo izaugsmi, ja? Ejot augšā, attīstot sevi. Ja? Tas arī ir svarīgi. Nevienmēr visām talantiem ir jānes nauda. Un trešais, tas ir tā kā komunikācija, paši kontakti, kur tu varbūt tās atrodoties kādā noteiktā sabiedrībā, iegūsti ļoti daudz kontaktus, iepazīst daudz jaunu cilvēkus, kuriem ir kādas nepieciešamības. Ja? Par to mēs pēc tam vēl parunāsim. Izsvītro visu lieko, ja? Kas tev paliek? Tev burtiski paliks, es domāju, kādas 20 lietas. Ko darīt tālāk ar tām 20 lietām? Paņem pasties no tām 20 lietām, kuras pirmais tev nekrīt nekādās etiskās, amorālās normās. Ja? Tas nav nelikumīgi, vai arī otrais, ka tev nav nekādu sirds aizvainojumu darot, ko tu dari. Paņem izsvītro visu lieko, kas tev liek justies nemierīgi. Ja? Trešā daļa. Vidēji pieņemsim, ka tev palikušas 10 lietas. Ko ar tām 10 lietām darīt? Paņem, paskaties, atstāj tās lietas, kuras tu esi gatavs darīt caurām dienām, nenogurstot, pat ja tev neviens neko nemaksās, pat tev jau vecāki vai arī tavi tuvinieki teiks, ka nē, tev tas nesnāk, un tu esi pilnīgākais lūzers tajā. Kas tās lietas ir, ja? Kuras tu esi gatavs darīt caurām stundām. Otrs, paņem aizdomājies tās lietas, kuras tev patiešām labi sanāk darīt. Ja? Paņem, paskaties, padomā, ja tev nav nekāda ideja, paņem saviem tuvākajiem pajautā. Galu galā, kam tad domāt tie sociālie tīkli? Paņem pajautā saviem tiem pašiem draugiem, ko tev labi sanāk darīt. Ceturtā daļa. Galu galā tev ir palikušas kaut kur 3, 4, 5, varbūt tās 2, varbūt tās 1 lieta. Ja? Tie ir tavi talanti, tā ir tava bāze, uz kura tu turēsies, ja? Uz kura tu vispār kustēsies līdz paša projekta galam. Kāpēc viņas ir svarīgas? Šīs 3, 5 lietas tu redzēsi, tā ir tava iekšējā radošā pasaule. Tava primārais uzdevums vispār šajā pasaulē ir realizēt viņas. Ja, ja tu gūsti prieku no tā, bet vēl tu negūsti nekādu naudiņu, tam domāts kāds biznes, mēs tev pastāstīsim, kā to visu izdarīt. Tev galu galā ir palikušas 3 lietas. Paņem 3, 4, 5 lietas. Viņas visas uzraksti komentāros, es būšu tik labs un es tev pateikšu, kā viņas visu kopā apvienot vienā un gūt naudiņu no tā visa. Paliec ar mums, turpini skatīties mūsu video, lejā es uzrakstīšu visus savējos talantus. Tas ir tāds primārs uzdevums, kuru ir vērts izpildīt, kurš ātri tev vienkārši palīdzēs atklāt tavas dzīves nepieciešamos risinājumus, kurus tev atkal ir jādod šai pasaulē. Tiksimies nedaudz vēlāk, es jums pastāstīšu, ko var darīt vispār, ja tev galīgi nav nekāda talanta, ko tajā ziņā iesākt. Paldies, turpiniet sekot kailējam biznesam un līdz tuvākiem laikiem.